Kā tu sāki lietot, kā tas notika? Nu, pats sākums bija 11, 12 gadi. Īsti nezināju, kā nobučot meiteni. Jā. Tad bija klase, tad bija svinības, un tas viss vienā tādā lielā putrā. Jā. Nemācēju runāt, nezināju, kā sākt ar pretējo dzimumu. Tas bija viena no iemesliem, kāpēc es tā, vajag laikam drosmei. Visu laiku tie vārdi drosmei vajag, jā, vajag iedzert drosmei. Tie pieaugušo vārdi man kaut kā iesēdās, ka vajag drosmei un nosvinēt. Un tas viss pārklājās, jā. Mēs te savācamies kaut kādu kompāniju, jā. Pēkšņi bija drosmi, pēkšņi bija kaut kādas svinības, jā, kaut kādas sajūtas ārpus. Jā, man iepatikās.